9,42 minūtes. Ritiņ, tu noteikti dzirdēji, ka bārdas ir ārkārtīgi netīra vieta, kur baktērijām dzīvot. Mēs paši stāstījām to pētījumu, jā. Es lasu BBC, publicējusi jaunu pētījumu, kur kādā slimnīcā sapratuši, ka bārdas ārstiem tomēr nepiedienas nēsāt, jo tās pārnēsā dažādas mikrobus. Nolēmuši ir notestēt, kā tad īsti ir ar tām bārdām. Izrādījies, kas ir uz gludi skūto ārstu sejām ir bijis daudz vairāk kaitīgu baktēriju nekā bārdainajiem. Izrādās, ka bārdās dzīvo tāds Staphylococcus epidermidis, ja, kas vienīgais spēja tik galā ar kakās dzīvojošo E. coli, kurš arī dzīvo bārdā. Tāds mazais sanitārs, kas dzīvo bārdā, ja? Principā izrādās, tas E. coli ir viena briesmīga lieta, kad 700,000 cilvēku gadā iet bojā no slimībām, kuras izraisa antibiotiku rezistentas, tur tās baktērijas vai ko, un vīrusi. Un šitais Staphylococcus epidermidis, vai kā viņu, spēja tik galā ar to E. coli. Un tā viņi tur bārdā savā starpā ņemās, kamēr tu pat neko nenojauti. Ja? Bet aizraujošā ziņa ir tāda, ka bārdā kaut kādas 100 dažādas zarāzes dzīvo. Labā ziņa ir tāda, ka tās labās bieži vien uzvar tās sliktās. Un mēs jau bieži vien, liekas, vajadzētu kaut ko dezinficēt un vēl kaut ko muļķības tās ir. Tās baktērijas ir tur tāpēc, lai tevi aizstāvētu un aizsargātu. Redz, kur gludi skūtie, tāpēc, ka viņi regulāri kaut kādā veidā tomēr ievaino to ādu, skujoties, palīdz tur uzturēties visādām sliktām baktērijām. Kamēr bārdā redz, kur labās uzvar. Man jau ir aizdomas, ka tas kaut kādā veidā attiecas arī uz kaunu apmetojumu. Ja tā padomā. Meitenes. Labrīt. Sveiks, jaudi. Tēma par stafilokokkiem, par tiem, kas dzīvo uz ādas, kā teica viena no tādām klasiskām dermatoloģiem, doktora Gultmana, ka visas ādas slimības rodās nevis no mazgāšanās, bet nevis no pārmērīgas netīrības, bet tieši otrādāk no mazgāšanās. Tas ir fakts, jā. Un tas stafilokoks dzīvo normāli uz ādas, un viņš tad tiešām reāli cīnās, un tiem bārdainajiem tieši tāpēc tas tā ir, ka viņš ar žileti neskujās, viņš nenoņem nost. Būtībā tā kā varētu teikt ādas mikroflora vai ādas ekosistēma. Aizsargslānis. Aizsargslānis, ādas, tas tā kā pirmais valns, kad ir tās baktērijas, un viņas ar ko tur var tiek galā, un tālāk jau ir āda. Jā. Un tāpēc viņas mums tur visas ir vajadzīgas uz ādas, un pārāk mazgāties nav labi. Kas to būtu domājis? Paldies tev, Ulti, paldies par skaidrojumu no speciālista, jā, no ārsta. Paldies tev, mīļš.